Kaut ar ļoti sportisku ķermeni. To mums apstiprina arī Oļegs, kuram gan izdodas pievarēt šo pakāpienu. Ступеньки? Да. Ну, для спортсменов ничего, нормально. Un ko darīt vecākiem cilvēkiem? Piemēram, šai kundzei, kur arī labprāt izbaudīt vasaras priekus. Diez kas nav. Iekšā tikšana bija ļoti švārga. Vienīgais ārā jau ar lekšanu var tikt vienmēr. Diemžēl šī sieviete nav vienīgā, kurai Jūrmalā ir liekts pārģērbties. Labi, ka mums vismaz ir izpalīdzīgi un spēcīgi glābēji. Bija cilvēks bez kājām, mēģināja pārģērbties. Mēs viņam palīdzējām tikt iekšā, viņam bija stumjiem ratiņā, un tad mēs ievilkām. Bet tā jau lielākoties mēs atļaujam arī pie sevis glābšanas stacijā pārģērbties tādos nolūkos. Var jau arī doties uz nūdistu pludmali, bet kāpēc tad mums ir ģērbtuves, ja tās nedrīkst izmantot? Atbildīgās personas mums skaidro, ka šogad nav pietiekoši daudz smiltis. Ir vējš stiprs, un tagad laiks arī bija nepārāk labs, viņš ir izpūsts. Tāda laika apstākļi pie mums ir pie jūras, diemžēl tā tas ir. Tikmēr pārģērbties gribētāji piedāvā mums savus variantus, kā rīkoties. А может, ступеньку поставить, еще одну? Vecāki var iet bežādieties krūmiņos. Mēs viņiem visu varam palīdzēt. Viņiem atliek tikai pajautāt glābšanas stacijā, vai viņi nevar palīdzēt mums iecelt iekšā, izcelt ārā. Tie cilvēki, kas dzīvo Jūrmalā, viņi jau mājās iepriekš saģērbjās. Tie cilvēki, kas brauc no Rīgas vai no kaut kādas tālienes, ja viņi ir tikuši iekšā sabiedriskajā vilcienā, kuram pakāpiens ir tieši tāpatās kā šeit, 40 cm augstumā. Ja viņi tikuši sabiedriskajā vilcienā iekšā, tad viņiem nav ko pārdzīvot, tad viņi arī tiks šajā būdiņā iekšā pārģērbties. Nu jau sanāk, ka cilvēkiem ir ne tikai jābūt sportiskiem, lai pārģērbtos, bet arī, lai tiktu līdz Jūrmalai. Vilcienu pakāpienu problēmu mums pagaidām labot nesola, bet ģērbtuvu lietai gan tiek sakots līdzi. Tas tiek labots katru dienu. Mēs katru dienu pārbaudām pludmali, katru dienu mums ir patruļi, kas brauc un velk no ūdeņiem ārā tās būdas, ja viņas ir iestumtas iekšā. Strādājam un daram, lai cilvēki justos pēc iespējas labāk. Tikai nes kāpēc zēni, kuri Jūrmalā strādā katru dienu šos būvdarbus, nav pamanījuši. Jūs kādreiz esat redzējuši, ka tās būdas kādreiz kādas rokas ciet, lai tur smiltis ir vairāk? Nē, nav sanācis. Inženieru tehniskā lieta bija paredzēta, ka viņas nenogrims dziļāk iekšā par atvēlēto. Bet arī nebija padomās par to, ka viņas arī varētu arī neiegrimt pavisam. Varbūt būdas tiek raktas pa naktīm. Līdz tam cerēsim uz to labāko, gaidīsim vēju un smilšu pieplūdumu, un tad jau varbūt arī tiksim pie kārotās peldes. Baiba Bruns, Aigars Ulmans, Bez tabu. Es gribētu norādīt uz dažām kliedzošām, es pat teiktu, neprecizitātēm stāstu varoņu izpildījumā, piemēram, salīdzināt šo te pakāpienu ar to pakāpienu.